šī ir Šama ciltsrakstī. Šems bija 100 gadu vecs, kad viņš dzemdināja Arpaksadu 2 gadus pēc plūdiem. Un Šems pēc Arpaksada dzemdināšanas nodzīvoja vēl 500 gadus un dzemdināja dēls un meitas, un Arpaksads bija 35 gadus vecs, kad tas dzemdināja Šerhu, un Arpaksads pēc Šelaha dzemdināšanas nodzīvoja vēl 403 gadus un dzemdināja dēlus un meitas, un Šelahs bija 30 gadus vecs, kad tas dzemdināja Eiberu, un Šelahs pēc Pēlega dzemdināšanas nodzīvoja vēl 430 gadus un dzemdināja dēlus un meitas. Un Eibers bija 34 gadus vecs, kad tas dzemdināja Pelegu, un Eibers pēc Pelega dzemdināšanas nodzīvoja vēl 430 gadus un dzemdināja dēlus un meitas. Un Pelegam bija 30 gadi, kad tas dzemdināja Reu, un Pelegs pēc Reus dzemdināšanas nodzīvoja vēl 209 gadus un dzemdināja dēlus, un Reus bija 32 gadus vecs, kad tas dzemdināja Serugu, un Reus pēc Seruga dzemdināšanas nodzīvoja vēl 207 gadus un dzemdināja dēlus un meitas. Un Serugs bija 30 gadus vecs, kad tas dzemdināja Nahoru. Un Serugs pēc Nahora dzemdināšanas dzīvoja vēl 200 gadu un dzemdināja